Lost Judgment ir videospēle, ko izveidojusi Japāņu kompānija Ryuga Gotoku. Kompānija ir izveidojusi populāru videospēli par Japānijas noziedznieku grupējumu Yakuza. Neskatoties uz Yakudzas videospēles popularitāti, Judgment sērija nesaņēma tādu uzmanību un atziņību. Arī pati kompānija neizspringst uz šīs spēles popularizēšanu. Tāpēc var teikt, ka visi Judgment fanu kopiena sastāv no 2,5 cilvēkiem, un tas mazliet apvaino. Man liekas, ka šī spēle ir brīnišķīgs piemērs, kuru būtu interesanti analizēt videospēles dizaineriem vai scenaristiem. Jo kā māksliniece, kura mēģina izveidot savu videospēli, pats koncepts un sižeta ideja iedvesmo pārspriest dažādas globālas problēmas. Mobbings, pašnāvība un likumu sistēma, kas nespēj aizsargāt tos, kuri ir jāaizsargā, un māca, ka tas var ietekmēt spēlētāja domu. Lost Judgment galvenais spēles mehānisms ir beat 'em up, kura galvenais iezīme ir galvenā varone tuvcīņa ar milzīgu skaitu ienaidnieku. Spēles kaujas laika ir daudz unikālu kombināciju un prasmju, kuras var uzlabot ar prasmju punktiem. Manuprāt, spēja mainīt cīņas stilu var piesaistīt spēlētāju izmēģināt savas kombinācijas. Galvenā varoņa animācija un elastība izskatās ļoti apmierinoša. Yagami cīņas stili ir dažādas cīņas maksas veidi – kung fu, taekwondo, shaolin kung fu un wing chun. Papildus cīņai Lost Judgment ir papildināts ar citiem spēles mehānismiem, piemēram, vietas izpēte, kur Yagami vāc pierādījumus turpmākai izmeklēšanai. Saspringti notikumi, kur jums jāskrien pēc kāda, lai sasniegtu mērķi. Vajāšanas misija, kura jums ir jāseko kādam un jāpaliek nepamanītam. Izmantojot apkārtējas vides objektus. Maskēšanas misija, kura jums jāsasniedz gala mērķis, vienlaikus paliekot nepamanītam. Ekspertīze. Jums ir jādomā un dialoga izmanto pareizes arguments, piemēram, izvēloties pierādījumu. Lost Judgment apviena darbības, izmeklēšanas un lomu spēles elementus, piedāvājot spēlētājiem bagātīgu un daudzslāņu pieredzi, kā arī ir iespējams spēlēt dažādas mini-spēles, teju klubs, mahjongs, boksa zāle, bārs un tā tālāk, kas var nedaudz uzmudrināt spēlētāju. Bet visiespaidīgākais videospēle ir sižets. Īsumā sižets ir par skolas traģēdiju. Atrasts miris skolnieks un ir zināms par mobbingu skolā, kuru viņš mācījies. Tajā paša dienā notiek vēl viens noziegums, kur vainīgais atzīst skolnieka slepkavībā. Galvenais varonis Yagami Takayuki nolēma sākt izmeklēšanu un atrast vainīgo. Šoreiz spēlē galvenā uzmanība tiek pievērsta uz iedzienam pelēkā morāla. Vienkāršāk sakot, tas nozīmē, ka notikumus nevar skaisti uzskatīt par labiem vai sliktiem. Parasti ar šo iedzienu apzīmēs stāsta varonis, kam ir sarežģīti motīvi, kas bieži pieņem neviennozīmīgus lēmumus, kurus ir grūti ielikt bināra labs vai slikts ietvarā. Populāri darbi, kur var redzēt varoņus vai stāstus ar pelēku morāli, ir seriāls Breaking Bad, Džordža Orvela romāns 1984, Fjodora Dostojevskija romāns Noziegums un sods un videospēle Disco Elysium. Videospēle Lost Judgment ne tikai atspoguļo konceptu par pelēku morāli, bet arī apskata divas etikas teoriju – utilitarisma un deontoloģijas konfliktu. Sāksim ar utilitarismu, kura mērķis ir vairot kopēju labumu un samazināt kopējas ciešanas. Šī etikas sistēma atļauj dažreiz atkāpties no noteikumiem, piemēram, melot, ja tas nes kādu pozitīvu rezultātu. Salīdzinot divas etikas, utilitarisms vairāk vērtē nevis cilvēka tiesības un pienākumus, bet cilvēka sajūtas, vai viņš jūtas slikti vai labi. Džons Stjuarts Mills nebija teorijas autors, bet viņš teoriju sistematizēja un popularizēja. Videospēles antagonists Jun Kuvana ir šīs koncepcijas ideālais piemērs, jo viņa rīcību virza vēlme risināt problēmu par skolas mobbingu un pašnāvību, kuru, kā viņš domā, likumu sistēma nespēja atrisināt. Viņš nodarbojas morāles pelēkā zona, uzskatot, ka ir nepieciešami noteikti upuri, lai sasniegtu lielāku sociālu labumu. Jūtoties satriekts no vainas apziņas par nespēju izglābt savu studentu,
kā arī jūtu triebumu par to, ka iebiedētāji spēja izvairīties no savas rīcības sekām, Kuvana atrod sev jaunu dzīves mērķi. Videospēlē Lost Judgment Kuvana meklē taisnību iebiedēšana upurim, īpaši tiem, kuras tiesību sistēma ignorē. No utilitāra viedokļa Kuvana darbības mērķis ir radīt līdzsvaru sabiedrībā, kura sistēmiskas neveiksmes turpina ciest. Taču izvirzot prioritāti kolektīvam labumam, viņš ignorē individuālas tiesības un iespējamu kaitējumu, ko viņa rīcība nodara citiem, tostarp apsūdzītājiem un tiem, kam viņa atriebības dēļ ir nodarīts netieši kaitējums. Tas rada vardarbības ciklu, jo līdzekļi, atriebība un vardarbība bieži vien pastiprina turpmākas ciešanas. Kuvana uzskata, ka viņš rīkojas pareizi, jo politiska sistēma nespēja glābt visus, kas ir jāizsargā. Savukārt Jagami neatbalsta Kuvanas metodes, lai panāktu taisnīgumu. Jagami saka, ka lai gan likums nevar aizsargāt visus, kam tas ir vajadzīgs, vissvarīgākais ir turpināt tiekties pēc patiesības. Jagami rīcība vairāk atbilst deontoloģijas teorija, kuru uzskata, ka darbības ir pareizas vai nepareizas neatkarīgi no to rezultātiem. Šeit svarīga nav tikai emocionāla puse, cik pats cilvēks un viņa darbības. Viens no galvenākajiem domātājiem ir Immanuels Kants. Jagami Takayuki ievēro likumu un cenšas atrast taisnīgumu. Viņš cenšas uzturēt taisnīgumu ar etiskiem principiem, pat ja sistēma, kura viņš darbojas, ir nepilnīga. Atšķirība no Kuvanas, Jagami noraida domu, ka mērķis attaisno izmantotas līdzekļus. Viņš uzskata, ka patiesu taisnīgumu nevar panākt ar darbībām, kas pārkāp etikas pamatprincipus, piemēram, dzīvības svetumu un taisnīgumu noraidīšanu. Šī deontoloģiska nostāja bieži vien nostāda Jagami pretruna ar Kuvanu, jo viņš nosoda Kuvanas gatavību upurēt cilvēkus lielākā labuma dēļ. Jagami apņemšanas ievērot principus atspoguļo viņa pārliecību, ka taisnīgu sabiedrību var veidot tikai ar ētisku uzvedību, pat ja sistēma ir nepilnības. Viņa pieeja uzsver reformu potenciālu esošajās struktūras, nevis ķerties pie ārpustiesas pasākumiem. Tādas attiecības un domāšanas atšķirības starp Kuvanu un Jagami veido Lost Judgment stāstījuma pamatu. Kuvanas utilitarismu apšauba tradicionāla sistēma efektivitāte un morāli, atklājot to ierobežojumus sociālas netaisnības novēršanu. Turpretim Jagami deontoloģija aizstāv etiskas konsekvences nozīmi, apgalvojot, ka atteikšanas no principiem lietderīguma dēļ grauj pašu taisnīgumu pamatu. Spēlē ir attēloti tādi jautājumi kā, vai ir veids, kā pārtraukt iebiedēšanu, kādas ir metodes, lai tā nenotiktu, vai visi šī iebiedētāji patiešām ir pelnījuši nāvi, vai likums tiešām var aizsargt ikvienu, kas jāaizsargā, vai Kuvana ir pelnījusi atbrīvoties no savām darbībām, un vai Jagami vārdi spēles beigas bija saprotami. Un patiesība ir tāda, ka uz šiem jautājumiem nav pareizas atbildes, atkarība no tā, vai jums simpatizē tādi tele. Viedokļi par šiem jautājumiem dažiem cilvēkiem atšķirsies. Tas padara Lost Judgment par vienu no izcilākajiem piemēriem, kā var attēlot morāli paliekus varonis, utilitarismu un deontoloģijas konfliktu un piesaistīt spēlētāju uzmanību, manuprāt, aktuālam problēmam, kas ir saistītās ar visu sabiedrību, pat ja mēs to nepamanām.